Esiet sveicināti raidījuma ciklā Vētījums dziesmu svētki. Raidām katru svētdienu 16:00 no Mežaparka Sidraba birzes. Skatāmi esam mūsu mājaslapā un sociālo tīklu kontos. Raidījums vadīšu es, Mārtiņš Klišāns, raidījums tapis ar Rīgas domes atbalstu. Labdien, cienījamie skatītāji un klausītāji! Mēs esam mājīgajās dziesmu svētku biedrības telpās. Un šodien mums ir tikšanās ar deju nozari. Pie mums šodien ciemos ir, es tagad nosaukšu, un tad jūs varēsiet papildināt, vai es kaut ko aizmirsu, jo es nezinu jūsu ordeņiem un visām pārējām lietām, vai kaut kas ir nepareizi man te iesūtīts, bet tā. Pie mums ciemos ir Iveta Petersona Lazdāne, horeogrāfe, deju skolotāja, kolektīvu vadītāja ar lielu pieredzi. Deju ansambļa daļrade vadītāja, deju svētku virsvadītāja, 3 zvaigžņu ordeņu kavaliere. Der. Jā, to mēs lietojam, tā kā tad jūs viens otram viņu padosiet un pie iespējas. Tā, iesim secībā. Diāna Gavare, horeogrāfe, kas rada un dejo. VEF Kultūras pils tautas deju ansambļa rotaļa mākslinieckā vadītāja, profesionālais maģistrs horeogrāfijā. Der. Un Agris Daņļievičs, horeogrāfs un pedagogs, teātra režijas maģistrants ar dzirnām jau no 1985. gada, deju svētku virsvadītājs. Kaut ko vēl grib piebilst? Neko. Pateic ļoti izsmeļoši. Tā, šodien es saprotu, ka mēs tomēr kaut kādā ziņā vēl dzīvojamies tādās svētku noskaņās un pat jau vasar tikai cauri. Vismaz man tā sajūta vēl ir tāda, ka es īsti nevaru saprast, vai es esmu atgājis, vai es esmu atpūties, vai man jau kaut kas sāk pietrūkt, bet skaidrs, ka mēs nevaram sēdēt mierā un ja mēs varam atskatīties uz 150 gadiem, tad droši vien mūsu pienākums arī domāt par nākamajiem 150 gadiem. Bet varbūt, ka mēs tomēr sākam to, ka jūs katrs varētu izteikt kaut kādu savu viedokli par to, kas varbūt nozarē ir bijis tas labākais un kas ir noticis varbūt pēdējos 10 gados, vai varbūt jums ir tālāks atskats, bet ja mēs varētu sākt ar tādu kopainu, kas jums ir atmiņā labs. Tas, kurš sāk, tas ņem mikrofonu un aiziet. Šoreiz sāksim tad ar mani. Labi. Jā, gatavojoties šodienas mūsu sarunai, bija jāatskatās patiesībā tajos 10 gados, no 13. gada līdz 23. kas tad ir noticis. Manas spilgtākās atmiņas ir koncertu uzvedums, liela izrāde. Lecsaulīte, šeit pat Mežaparkā, man liekas, ka tas bija tāds ļoti spilgts notikums. Nākamās manas atmiņas ir Nozobena saule lēca. Vairāki iestudējumi šo gadu garumā atkārtoti, un, manuprāt, tie ir ļoti būtiski un dejotājus vienojoši. Man šķiet arī ļoti īpašs mums pasākums bija tautas deju ansambļu svētki Cēsīs, Gradzenu smijot. Tad es teiktu, ka Zelta fonda deju kataloga izveidošana, ko mēs esam visu nozaru kopā paveikuši, kas nav gājis viegli. Ko es vēl būtu aizmirsusi? Folkbaleta žanra rašanās mūsu nozarē, un tur droši vien ir liels nopelns Agrim, kā pamatlicējam Latvijā. Tie ir tie mani spilgtākie notikumi šajā 10 gadē. Diāna? Es noteikti piekritīšu Ivetai par visiem šiem pasākumiem. Man gan ir citādāks skats uz šo 10 gadi, jo pirms 10 gadiem, ja es vēl pati dejoju, tad šie bija mani pirmie 10 gadi, kad es biju kā skolotāja, kur man bija šis pienākums, kur es šo varēju darīt kā deju skolotāja, kā horeogrāfs tikai un vienīgi. Un droši vien jau, ka par šo
negribētos runāt un to gribas aizmirst, bet man palicis atmiņā ir pandēmijas laiks un tieši process pēc tam, kad radās mūsu šīs te izrādes, Ivetai Daļradai, Cik saules mūsos, Rotaļai bija sava izrāde, Vektors tieši tāpat turpināja darīt un radīt jaunas lietas. Šis man ir palicis ļoti, ļoti, ļoti atmiņā. Nu, es kaut kā pirms Iveta sāka runāt, sapratu to, ka es vēl aizvien, paldies Dievam, dzīvoju kaut kā. Man ir tā, ka es skatos visu laiku uz priekšu. Un es neatceros, kas ir bijis. Godīgi runājot, man ir, un es sev vairāk kārtīgi pie tā pieķērs, ka es tā baigi nedzīvoju tādā pagātnes lietās. Bet jā, mēs esam baigi forši pastrādājuši. Vispār Iveta nosauc visas tās lietiņas, kur ir, jā, tas bija labi, man patika. Neko vairāk es nevaru piebilst, tu visu nosauc pilnīgi tā pa punktiņiem. Nu jā, un šajā laikā ir kaut kāds, varbūt, kaut kādi jauninājumi vai kaut kādi novatorismi, vai tajā pagājušo 10 gadu laikā ir bijis kaut kāds attīstības ceļš, vai tas ir vienkārši gājis tādu kaut kādu savu tradicionālo ceļu? Nu, redz, principā jau ir tā, ka mums tas tradicionālais ceļš, viņš ir no vienas puses, viņš ir labs, no otras puses viņš ir varbūt tās bišķiņi iesēdies vienā teiksim, tādā izteiksmes, nevis kvalitātes, bet, teiksim, stilistikā. Un tas, es domāju, ka tas ir, vismaz, ja es runāju par deju svētkiem, par to, kas, teiksim, no tā brīža, kad Jānis ar Jābu Jāņi 2003. Gadā, ja nemaldos, viņi bija pirmo reizi mākslinieckie vadītāji svētkos, tad tagad 23. gadā tā jau bija laikam 5. reize. Un man liekas, ka tā ir tā lieta, kam tā nevajadzētu būt. Tas ir, ja es runāju par pagātni, par kaut kādām lietām, es domāju, ka tam tā nevajadzētu būt. Un man liekas, ka mums ir jāņem piemērs dejotājiem noteikti no koru dziesmu svētku kustības, ja, ka jums pēc brāļu Kokaru, teiksim, virsvadības katros dziesmu svētkos ir bijuši citi mākslinieckie vadītāji. Ja nemaldos, tad katru reizi kaut kāds cits bijis. Jā, tāda tradīcija. Un, principā, neskatoties uz to, ka es negribu kritizēt kvalitātes, jo katram ir savs rokraksts. Un tieši šī iemesla dēļ, ka katram ir savs rokraksts, tu jau no tā rokraksta projām netiec. Un principā šos 20 gadus mēs esam nodzīvojuši šo divu choreogrāfu, teiksim, zvaigznājā, un ir ļoti mazas atkāpītas bijuši kaut kur bišķi pa labi, bišķi pa kreisi, bet principā, teiksim, tas lielais rokraksts bijis tieši Abu Jāņu, un tas, es uzskatu, ka tas nav labi. Neskatoties uz to, ka tas varbūt tās ir kvalitatīvi, bet no tāda mākslinieckās, teiksim, daudzveidības viedokļa tas nav labi, tāpēc, ka vienlaicīgi mēs varbūt tās nevarējām palaist svētkos kaut kādus jaunos teiksim, pie stūres. Es zinu, ka Nacionālā kultūras centra cilvēkiem tas būtu daudz sarežģītāk, tāpēc, ka Jāņi zina drēbi, viņi ir ārkārtīgi puriņš, ir ļoti strukturēts, Ērglis vairāk mākslinieks, bet viņi katrā ziņā to drēbi zina, un tas ir daudz vieglāk strādāt ar cilvēkiem, kuri to pārzina, jā, teiksim, no līdz, viennozīmīgi. Un katram nākošajam, kas ir tā kā jauns, nākt klāt būtu, teiksim, jāiet, tas būtu sarežģītāk. Bet jā, tas ir koks ar diviem galiem. Jā, šajā sakarībā es domāju, ka vajadzētu vismaz, teiksim, es kaut kur aizbraucu pilnīgi tajos jautājumos, kaut kur sāku Ne, viss kārtībā, jo mēs faktiski lēnā garā, protams, ja mēs atskatījāmies uz pagātni, mūsu mērķis ir arī drusciņi pievērsties nākotnē,
Un tu jau kaut kā savā tai stāstījumā tagad tā Un es par to pārgāju uz un nākamo es par to tēmu, kas varētu būt vīzija, teiksim, kas mūs... Jo viena lieta ir tas, ka mums ir tagad tas, nu, tāds kaut kāds atskaites punkts, tie dziesmu svētku tradīcijas 150 gadi, nu, kurš varbūt ļauj mums arī uztaisīt kaut kādu restartu un varbūt domāt uz priekšu, lai gan es nevienmēr atbalstu vienkārši tikai šādu principu, ka kaut kas ir jāmaina mainīšanas dēļ. Ir jāmaina tad, ja ir tiešām kaut kas nobriedis un ir kaut kas jauns un foršs, ko pateikt. Bet varbūt, ka šis brīdis ir pienācis, varbūt jau ir nokavēts, bet kā tu uz to skaties? Es domāju, ka ir principā, es tomēr uzskatu, ka ja tā ir tautas kustība, gan kordziedāšana, gan dejošana, gan teātris un tā tālāk, gan pūtēji un tā tālāk. Mēs esam, kā Ints teica, pašdarbnieki, mēs es nezinu, kā mums tad savādāk nosaukt, bet ja tā ir tautas kustība, tad šajā lietā jāpiedalās maksimāli daudz cilvēkiem, maksimāli plašai jābūt šai teiksim, cilvēku tādai, izvēlei, mākslinieku izvēlei. Un, man liekas, ir jāļauj katram īstenot kaut kādu savu, jādod iespēju. Ja? Un tāpēc es domāju, ka principā būtu jāmaina Nacionālā kultūras centrā droši vien, kad šo te māksliniecisko vadītāju kaut kādu izvēles, kaut kādu noteikumu. Jo es domāju, ja tu esi vienu reizi izteicis sevi, ja, tad nākamā reize tev varētu pienākt pēc 15 gadiem, teiksim, 2 reizes ir kaut kādi ir kādi citi. Un atkal tu vari, jo es zinu to, ka man būtu grūti pēc 5 gadiem kaut ko tādu izveidot. Es zinu to, ka es vienkārši analizēju to savu māksliniecisko kaut kādu potenciālu un resursu. Ja, un man liekas, ka šī ziņā mēs esam tiešām, tas nav bijis labi šādi. No vienas puses jau tā ir, bet, teiksim, tā birokrātiskā puse jau mums pastāv. Mums taču tomēr ir kaut kāda koncepcija, konkursi un idejas un tā tālāk. Vai varbūt, ka tur arī kaut kas ir jāmaina? Jo, principā, es tik saprotu, nav jau tā, ka Deju svētkos startē tikai viena kaut kāda radoša komanda, ka tur ir kaut kāda konkurence. Varbūt Iveta tev? Jā, es varu uz šo tā kā pakomentēt, jo es pēdējos 2 svētkus esmu bijusi komisijā, kas izvērtē šīs programmas. Uz iepriekšējiem svētkiem, būsim godīgi, bija tikai 1 pieteikums. Un droši vien tajā mirklī mēs komisiju nenoreaģējām pareizi, jo droši vien, ka nevajadzēja vienīgo izskatīt, vajadzēja atkārtot, izsludināt konkursu, bet izliet ūdeni atpakaļ nesasmēls. Šajos svētkos bija daudz koncepcijas, vairākas, bet tu jau tajā mirklī, kad izvērtē, tu jau nezini, kurš ir zem kuras koncepcijas. Jā, varbūt tad objektīvi tā koncepcija, kas uzvar, ir arī labākā. No tā piedāvājuma, godīgi teikšu, mēs diezgan daudz runājām, vērtējām, kritizējām, un neviena nešķita no šīm koncepcijām ideālais variants. Mums bija daudz atkārtotas apspriedes, lai izvērtētu visu šo piedāvājumu. Bet es te varbūt piekrītu Agrim tomēr arī, jo man šķiet, ka nav pareizi, kad ir 4 svētkus, 20 gadi, pēc 5 gadiem 4 svētkus pēc kārtas, 20 gadus vien un tie paši cilvēki, mākslnieciskie vadītāji, jo šobrīd mēs jau dzirdam tādas tēzes nozarē, ka nav neviens cits profesionāls, kurš varētu realizēt dziesmu un deju svētkus. Es teiktu, ka tas ir nepareizi. Pirmkārt, no kurienes viņš radīsies? Tur ir arī konkursā punkti par pieredzi. Tad kurš tad cits tā kā var... Tieši tā. Kurš cits var konkurēt ar 20 gadu pieredzi, jo nevienam citam jau pat nav bijusi iespēja. Un arī kā tiem jaunajiem mākslinieciskiem vadītājiem izveidoties, no kurienes viņiem smelties pieredzi, prasmes, zināšanas, ja viņus vispār, tas ir tāds arī uzticēšanās jautājums, es domāju, bet varbūt, ka ir kaut kāds cits iemesls, kāpēc šīs aktivitātes, kā tu saki, pagājušajos svētkos 1 pieteikums, kāpēc viņas ir tik
mazas un minimālas, varbūt, ka nav uzticēšanās jauniem kolēģiem. Varbūt jaunos kolēģos kaut kādā veidā tiek apslāpēts tas radošais gars, vai viņi vienkārši netic tam, ka viņi spētu ielausties kaut kādā šādā cīņā par šo koncepciju un konkursu, cīnīties par to rezultātu. Varbūt, ka... Jā, varbūt Diāna par šo kaut ko var... Es varu mēģināt. Tā noteikti ir nedrošība, nepārliecinātība, kas mūs attur. Nav tā, ka mēs savā starpā nečupotos un nerunātu, ko mēs varētu darīt, ko mēs varētu veidot, vai kāds būtu mūsu idejas, bet visbiežāk mūs aptur nedrošība, ka tomēr tas varētu neizdoties, vai arī mēs esam savā kaut kādā karjeras posmā, kur mēs nolemjam šo te koncepciju, piemēram, vispār neiesniegt vai neizveidot, jo mums tajā brīdī, runājot par sevi, šķiet svarīgāk būt kopā ar ansambli, ar kolektīvu, tieši vairāk ar viņiem. Iespējams tāpēc. Man vēl radās doma par šo te, jo varbūt tās arī ir kaut kāda, kā lai saka, tāda robeža šķirtne starp šo te, jāsaka, pieredzējušo galu un jaunajiem. Man liekas, ka pamaz tiek runāts, pamaz tiek diskutēts savstarpēji tieši par šīm te tēmām. Par to ir jārunā, jo es domāju, ka neviens nevar iedomāties, pieņemsim, Diāna, diez vai tu var iedomāties sevi kā māksliniecisko vadītāju, teiksim, svētkos, ja, kur tev asistētu, teiksim, Jānis Purviņš vai Ērglis, ja, vai es, bet es no savas puses varu pateikt godīgi, es pilnīgi ar vislielāko atbildību atdotu visu savu pieredzi, visu savus idejas, visu, ko es varētu atdot. Es labprāt stāvētu tev tribīnē blakus kā asistents, man nebūtu nekādu ne emocionāli, ne arī, teiksim, man nebūtu nekāda problēma. Ja? Jo tā ir mūsu kopīgā kustība, un šī te gaisotne ir ārkārtīgi svarīga. Man liekas, šī te gaisotne ir tā, ko mēs sajūtām, man liekas, tā, ka mums bija dziesma dejo, deja skan, jo mēs tiešām stāvējām visi viens otram blakus, un tā Eiga saka, nē, klausies, Agri, šitien te varētu tā. Es saku, jā, tā Eiga, tev ir taisnība. Ok, daram tā. Šito te deju noņemam nost, un šī te, man liekas, tā, arī tā, kāpēc es to dziesmu dejo, deja skan pieminēju, tāpēc, ka šis notikums bija šeit patās dziesmu deju svētku, tātad estrādē, mūsu Sidraba Birzī, un tas salīdzinoši ar to, kā notiek parasti, teiksim, deju svētki, es nezinu par dziesmu svētkiem, par to, teiksim, virtuvi, bet tas notika ārkārtīgi viegli. Tas notika vienkārši tā, ka mēs bijām viens otram blakus, es skatījos, ko Diāna dara, es skatījos, ko darīja Kaspars Brauns, mēs visi bijām kopā tur, un mēs visi vienlaicīgi vērojām un domājām, viens otram kaut ko ieteicām. Protams, tas varbūt tas nav varbūt tās akurāt tas deju svētku mērogs tādā cilvēku skaita ziņā, jo cilvēku, tas pats process ir ārkārtīgi inerts. Viņš ir, ja tev ir 18,000 laukumā, tu nevar tā, uzreiz kaut ko nomainīt. Tad, teiksim, dziesma dejo, deja skan, tad ir 5-6 tūkstoši dejotāju mērogā. Tas bija iespējams. To mēs varējām izdarīt. Un tas man likās, ka šī te jauno un, teiksim, pieredzējušo sazobu, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga lieta, lai viņa būtu pozitīva, vienkārša, lai tev nav jāmeklē vārdi, kā pateikt, lai tev nav jāmeklē intonācija vai kaut kāda, nedod Dievs tu kādu aizvainos, ja? Un tāpēc man šī te dziesma dejo, deja skan ienāca tiešām prātā tieši ar to vieglumu, ka tas bija tā un notiek. Bet tad varbūt tas ir kaut kāds jautājums, kurš ir jāsakārto kaut kādā sistēmā, lai tie jaunie varētu ierotēt, piemēram, kaut kā loģiski un balstoties uz kaut kādiem, nezinu, uz kaut kādu iedibinātu kārtību, jo dažādās cunftēs tas notiek dažādi, ja, jo mēs, teiksim, diriģentu tajā cunftē ar vienu visu laiku skatāmies, un ir svarīgi, ka tev ir
pārmantojamību, ka nāk kāds, kas uz taviem pleciem var pakāpties. Tā kā tad, kad aizgāja mūsu lielie dižgari, tad atkal nākošās paaudzes visu to lielo atbildības nastu sajūt uz sevi, bet arī drusku ar skatu nākotnē tomēr mēģina iesaistīt arī šo jauno cilvēku talantus un kapacitātes. Es nezinu, kā ir jums, mums vienkārši tādi cilvēki bieži vien izkristalizējās gan, teiksim, kopmēģinājumos, gan tos kora apriņķus vadot. Un, ka caur kaut kādu tādu asistēšanu un caur kaut kādu tādu, tie cilvēki izfiltrējas, jo skaidrs, ka te var nonākt tikai cilvēks, kuram ir kaut kāda attiecība ar to vidi, kurā viņš ir. Es nezinu, kā tas dejotājiem ir. Jums ir, teiksim, kopmēģinājumi tādas lietas, jo jums taču pastāv, vai ne? Un tur, kā notiek tas? Es teikšu, ka laikam šajā svētku periodā, šajā 5-gadē, Covids diezgan daudz nojauca. To sistēmu vienkārši nojauc, bet patiesībā tā sistēma pastāv jau gadu desmitiem ilgi, jo ir starpsvētku periodā svētki, vidējās paaudzes svētki, tautsdeju ansambļu svētki, senioru svētki, kuros tiek piesaistīti jaunie kolēģi, kuri izmēģina savas prasmes kā virsvadītāji. Mēs arī esam virsvadītāji apriņķos, kur arī jaunie tātad ienāk, ieņem vietas savos, tagad jau vairs nevis apriņķos, tagad jau jāsaka novados. Un, protams, ka tur izkristalizējas jaunie cilvēki, bet kaut kā sanāk tā, ka tad, kad ir koncepcija jāiesniedz, tad to jauno ir diezgan maz. Diana, kaut kas vēl būtu, ko piebilst? It kā ir šādi pasākumi un ir arī kopmēģinājumi. Es darbojos arī Zemgales novadā, Dobelē. Varbūt man šķiet, ka gribētos, lai ir konkrētāk un sistemātiskāk, ka, piemēram, tagad būs Zemgales svētki, Kurzemes svētki, Vidzemes, Latgales, un varbūt ir jāsāk ar šādiem mazajiem konkursiem, kur mēs norūdamies, kur mēs iesniedzam, piemēram, savu koncepciju, un šādā veidā mēs varētu paši arī norūdīties, gūt pieredzi, lai mēs tālāk ietu pa visu Latviju, lai mēs varētu taisīt dziesmu un deju svētku koncepcijas. Jā, bet faktiski deju svētkos jau virsvadītājs ienāk arī ar kaut kādu savu horeogrāfiju taču, vai ne? Kaut kādas klasiskās lietas jau horeogrāfi, kuras nav starp mums, tad ietiek no to koncepciju veido atkal mākslinieckie vadītāji, kas tad piedāvā šos konkrētos numurus vadīt, jā? Kā tas notiek tehniski, jo es pieņemu, ja kāds jaunais talants ar kaut kādu jaunu deju ienāk kaut kādā repertuārā, kā tas... Tas nenozīmē, ka viņš uzreiz kļūst par virsvadītāju, jo mākslinieckais vadītājs tomēr ir tas, kurš to komandu izveido virsvadītāju un redz, kā viņš realizēs savu ieceri, jo viņam arī ir kopīgā iestudējuma ieceri gan par zīmējumu, attīstību uz laukuma, gan arī skatās, kā virsvadītāji strādā, vai strādā pa blokiem, vai strādā atsevišķi pa grupām, lai mēģinājuma grafiks būtu īsāks un kompaktāks un uzejas nogājieni vieglāk saliekam. Par to visu tā kā mākslinieckais vadītājs izlemj. Cik jaunas dejas vispār ienāk svētkos? Ienāk, mums ir katru gadu jaunradz deju konkursi, kas ir speciāli tendēti uz to, lai atlasītu repertuāru dziesmu un deju svētkiem, un pamatā jebkurš mākslinieckais vadītājs, jebkuros svētkos pieturās pie jaunradz deju konkursu atlasītajām prēmētajām dejām, ne tikai prēmētajām dalībniekiem. Un no tā pirmkārt veido programmu, kas ir paņemams atbilstoši tam idejiskajam materiālam. Tur ienāk jaunie horeogrāfi. Arī šajos svētkos ienāca, un šajos svētkos, kas noteikti ir jāpiemin, asistenti virsvadītājiem patiešām bija atlasīta visa jaunā paudze. Šie jaunie horeogrāfi, kas ienākuši ir ar savām dejām, viņi stāvēja blakus pieredzes bagātajiem. Tā tas bija, jā. Jo es saprotu, ka mēs esam aizskāruši tādu tēmu, par kuru varbūt arī varētu runāt plašāk, un droši vien, ka jums pašiem savā nozarē varbūt pirmkārt ar to pašiem būtu jāsāk. Bet galvenais jau droši vien ir, lai nav tā, ka mēs kaut kur runājam, jo parasti jau mums ļoti patīk bieži vien kritizēt
spontāni, bet nepiedāvāt neko konkrētu vietā. Ir jau svarīgi, lai tā vieta tiktu tad ar kaut ko vērtīgu un kvalitatīvu aizpildīt, lai nav tā, ka mēs vienkārši tā kā esam pieraduši kritizēt valdību vai vēl kaut ko, ka mums ir kaut kādas radošas pienesums, radošas idejas, un lai tā vieta nepaliek tukša. Ja, piemēram, mēs skatāmies, mums jau neviens neaudzina dziesmu svētku režisors, piemēram, ja? Bet tā sajūta tāda, ka teiksim, Uģis Brikmanis aiziet, ir tā sajūta, un es nezinu, man kaut kādu laika kapacitāti un laika posmu, kurā tu esi tādā savā attīstības virsotnē. Es domāju, ka Uģis, piemēram, noteikti manā šīs dienas sapratnē varētu taisīt kādas 3-4 svētkus pēc kārtas. Bet tā ir atkal tāda sazoba radošo komandu, ja, jo režisors jau ir būtībā tikai viena sastāvdaļa. Bet, šī tēma ir droši vien diezgan aktuāla. Es pieņemu, ka varbūt arī dziesmu svētku konferencē, kas būs novembrī, ka to es pieņemu, ka varbūt ir vērts izrunāt. Es gribēju kaut kā, cik mēs pieskārāmies pie repertuāra, es gribēju par to varbūt tās plašāk parunāt, jo kas ir dziesmu un deju svētku, tātad deju svētku deju repertuārs, tas tiek izvēlēts, tiek, teiksim, arī izveidots kaut kādas jaunas dejas, tiek pasūtīts dejas, bet lieta ir tāda, ka, diemžēl, es uzskatu, kā deju kolektīvu vadītājs, kā choreogrāfs, es uzskatu, ka, diemžēl, deju svētku repertuārā nonāk dejas, kurām tur tiešām nevajadzētu atrasties. Un pat ar gramatiskām kļūdām, teiksim, ja mēs uzskatām par klasisko deju par latviešu skatuviskās dejas, teiksim, kaut kādu gramatisko pamatu, ja, tad nonāk dejas, kurās ir ojojoj gramatisku kļūdu. Un jāsaka, ka šīs dejas, nonākot deju svētku repertuārā uz laukuma, ja, jo ir baigi ļoti labi izskatās, tāpēc, kad praktiski jebkura deja, kuru izpilda 18,000, izskatās vienkārši kruta. Tas ir labi, ja? Bet trakākais ir tas, ka starpsvētku laikā šīs te dejas dejotāji, tie, kur viņas, teiksim, kuras tiek izvēlēti obligātais repertuārs, viņi jau uzskata tās dejas par, teiksim, ikonu. Ja, par to, kādai ir vispār jābūt latviešu skatuviskai dejai, tāpēc, ka viņi nonāk uz deju svētkos, un 4 gadus tas tiek, jāsaka, drillēts un rādīts, un cilvēki skatās no malas uz tām lietām, kas ir, pēc manas saprašanas, gramatiskās, dejas gramatikas saprašanas, pēc mākslinieckās saprašanas, ir slikti numuri. Un viņi tiek dejoti, un principā šādā veidā mēs, neizvērtējot to, ko mēs dodam šiem te dejotājiem dejot, mēs principā samaitājam dejotāju kopīgo gaumi, vispār dejas gaumi par to, ko mēs ietekmējam. Varbūt tās nesamaitājam, jo katram jau vienam patīk meita, otram kleita, ja? Bet principā šī te, teiksim, obligātā repertuāra izvēle, viņa tā ir ārkārtīgi svarīga lieta, un viņai jābūt ir, kā saka, tai dejai jābūt ar vērtībai arī atsevišķi kā dejai, tā, kad viņi dejo kultūras namā 8 pārīši uz skatuvus, viņai ir jābūt vērtībai, viņai jābūt ir dejai ar savu, teiksim, māksliniecko tēlu, ja? Un ar to, ka jābūt ir tā, ka dejotāji beidz deju, un nav tā, ka pēdējais pāris vēl nav nogājis no skatuves, un skatītāji pārstājuši aplaudēt, tāpēc, ka vienkārši tā deja bijusi neinteresanta. Tas ir jāizvērtē arī, jo 4 gadus mēs reāli dejojam to, ko mēs pēc tam rādām deju svētkos. Agrim ir taisnība, un vienlaikus tomēr es gribu mums bišķiņu oponēt, jo nav tā, ka neizvērtē. Repertuāru pirmkārt vēlreiz tātad mēs izvēlamies no jaunradas deju konkursiem. Jaunradas deju konkursos sēž profesionāli žūrija,
kas dejas novērtē. Konkursam ir 2 kārtas, atsijā, uz otro kārtu nemaz nelaiž. Tātad labākās choreogrāfijas aiziet uz nākamo kārtu. Dejas tiek izvērtētas. Ja, par to, ko iekļauj dziesmu svētku repertuārā, es vēlreiz uzsveru, ir atbildīgs mākslinieckais vadītājs. Un tas, ko viņš tur iekļauj, tā ir viņa atbildība. Jā, mēs pirms 5 gadiem mēs mēģinājām protestēt, mēs mēģinājām runāt ar mākslinieciskiem vadītājiem. Visa nozara bijām ļoti sašūmējušies par to, kas mums ir jādejo 100-gades svētkos. Vai tam bija rezultāts? Nebija rezultāts, mūs nesadzirdēja. Diemžēl nesadzirdēju. Es domāju, ka tu runā par Jāņa Ērgļa šīm te dievsarga dzimteni un tā tālāk. Tur bija, principā, tur bija tā, kad tika dejotas dejas, kuras es Jānim jau pašā sākumā pateicu, ka nevajag vispār viņas laist tālāk. Un tad es sapratu, ka tas nonāk deju svētkos. Un šis ir tas gadījums, ka deju svētkos šī te daļa aizgāja ļoti uz urrā, tāpēc, ka tas bija tas deju svētku, tas mērogs, lielais mērogs. Un kad deju svētkos stadions pienāk pilns ar Latvijas karogiem, ka deju svētkos tiek akcentēta, teiksim, šī te padomu laika stilistika, ja, kura, varbūt tās, bet par to jau laikam cilvēki īsti nezināja. Un beigās 4 gadus Latvijas labākie tautas deju ansambļi dejo, piedodiet man, kaut kādu, jāsaka, tā kā Kremļa pasūtījumu, lai Jānis man piedod, bet es to viņam pateicu jau pašā sākumā, ja? Jo tās dejas bija briesmīgas vienkārši. Un pēc manas saprašanas, es nekad tādas dejas neliktu saviem dejotājiem dejot, es nekad nespētu saviem dejotājiem paskaidrot to, kas viņiem ir jādejo, kas viņiem jādomā šīs dejas laikā, ko viņi nes, kādu informāciju. Un, protams, es saku, teiksim, deju svētku lielajā kontekstā tas aizgāja, bet to nedrīkst rādīt 4 gadus pēc kārtas ar lielajām skatuvēm labākie dejotāji. Bet, zin, kā ir, man kā cilvēkam, kurš no tā neko nesaprot, es aizēju, ieraugu to savu saucamo zīmējumu, varbūt apvienojumā ar veiksmīgu režiju un scenogrāfiju. Un tas strādā, jo tas jautājums jau par repertuāru vienmēr arī mūsu nozarē. Viņš jau ir katru gadu, un viņš vienmēr būs, un viņš mūžam pastāvēs. Un zini, kā nekad jau tu visiem labs nebūsi. Bet, kas attiecās, tu minēji tādas Kremļa pasūtījumus vai kaut ko, es saku, mums... Es arī, teiksim, vērojot kaut kādas arī mūsu noslēguma koncerta attīstību, varbūt vēl kaut ko, ir kaut kādas lietas, kuras tev ir obligāti jāiekļauj, kas ir mūsu kaut kāds zelta fonds vai vēl kaut kā, bet tas ir atkarīgs atkal no režisora, kā tu veido šo koncertu attīstību. Jo, ja tev tā attīstība ir lēzena, ļoti lēzena 3 stundu garumā, tad tev kaut kādā brīdī varbūt izpildot kaut kādas, es negribētu klasikas pērles nosaukt par nodevu, bet tomēr arī tur ir iespēja veiksmīgi vai neveiksmīgāk viņus savirknēt, lai vienkārši neveidojās kaut kāda garlaicība. Es pieņemu, deju koncerts ir kaut kas cits, tomēr ir ļoti daudz vizuālā iespaida un tas, ko tu saki, bet kas attiecās uz jūsu tām profesionālām lietām, to tīrību un pareizību un gramatiku, tas jau droši vien ir jūsu pašu nozars iekšējā, tā teikt, ētika, inteliģence un vispārējais, kā jūs uz to paši caur kādu mikroskopu skatāties. Es domāju, ka šitanī visā lietiņā vēl pastāv arī tāda, teiksim, iegājusies tāda, tāda pietāte un cieņa, un varbūt tās pat kaut kādā veidā robežojās ar bailēm par to, ka tu kaut ko ne tā pateiksi, ne tā izdarīs, un tādēļ varbūt tās arī šīs lietas paliek tādā teiksim, tādā burkšķēšanas līmenī aiz muguras, ja? Un viss kaut kur vārās, viss kaut kur šūmējās, bet beigās neviens neko skaidri nesaka. Ja? Un tas ir varbūt tas, kam vajadzētu būt daudz brīvāk, daudz elastīgāk un pieejamākām tām šai te kritikai, jo arī man ir kritiķi. Es zinu to, un man pirmais kritiķis ir mana sieva. Ja es kaut ko uztaisu kādu deju, viņi pasaka, Agri, klausies, šitais ir sūds, šito vecīti tev jāpārtais, šitais neies, jā. Un man ir, neskatoties uz manu pieredzi, man jābūt ir spējīgam pieņemt kritiku, bet es domāju, ka nedod Dievs te dažu labu nokritizēt.
Nu, labi, es domāju, ka mēs tā kā šo tēmu, šo tēmu varētu noslēgt, jo es saprotu, ka var runāt diezgan ilgi, bet es gribētu tā kā varbūt rezumējoši jautājumu šai sadaļai par to, vai ir kaut kāds objektīvi nobriedis brīdis, kad gribās iet jaunu ceļu, vai mēs ejam līdzīgu ceļu, bet drusku citādā formā. Kāds ir tās sajūtas, vai ir vienkārši tāpēc, ka 150 gadu ir robeža, un mums vajag skatīties uz priekšu un kaut ko mainīt, vai mēs strādājam kaut kā tā kā iepriekš? Es gribētu teikt, ka mums ir nozarē iekšpusē jāapsēžas pie apaļā galda tiem cilvēkiem, kas tiešām vairāk ietekmē nozares attīstību. Un vēlreiz ļoti skrupulozi jāizrunā par to, kur mēs esam šobrīd un ko mēs gribam darīt tālāk. Tā kā to arī Mārtiņa saka. Es domāju, ka mans personīgais viedoklis, kad viena ēra ir noslēgusies, ļoti skaisti noslēgusies, un ir tomēr jāiet tālāk. Un, jācitē mūsu dižgari, pastāvēs tas, kurš mainīsies, un, manuprāt, ir pavisam muļķīgi, ka mēs talantīgie cilvēki nozarē dalāmies kaut kādās frontēs tuvāk stāvošie un nelojālie. Manuprāt, tieši pretēji ir jāvienojas visiem kopā, jo dažādāki mēs esam, jo bagātāka ir mūsu dejas nozara, jo viņi vairāk iegūst. Mans personīgs uzskats. Un otra lieta vēl, Latvijā ļoti strauji attīstās un ienāk folkbaleta žanrs, kuru patiesībā cenšas, būsim godīgi, diezgan tā strikti nogriezt un teikt, ka esat uzmanīgi, ka neaizējam pa tālu. Protams, jābūt uzmanīgiem, lai nav tā, ka latviešu deja pārvēršās par vispasaules deju, un mēs tur no Latvijas vairs neatšķiram tās galvenās iezīmes, kas ir vispār etniski šeit Latvijā raksturīgas. Bet mēs nekur neaizmuksim no laikmeta. Iedomājieties, ja kora dziesmā, oriģināla dziesma, tagad komponistus sāktu kaut kā ietekmēt, vai viņš Jančevskis pareizi komponē vai nē. Tā kā muļķības, māksliniekam spārnus tu nevar nogriezt. Katram ir savs skatījums, un tai attīstībai ir jābūt. Ir jābūt, un viņu ir jāļauj, un manuprāt, jau šobrīd viņa nav apstādināma, jo jaunie horeogrāfi ļoti tiešām izmanto laikmetīgās dejas iezīmes, un jauniešiem un dejotājiem tas ir interesanti, tas ir kaut kas maz bišķiņi citādāks. Un zelta fonds nekur nepazudīs, jo mēs tiešām visi apzināmies, ka tās ir mūsu saknes, pie kurām mums ir jāturās. Jo es par to attīstību, kāpēc es vienkārši saprotu, ka visas šīs dziesmu svētku norises, kas dejotājiem ir bijuši šajos svētkos, viņas jau ir bijušas ļoti labas, un viņas ir ļoti pozitīvām atsauksmēm, vismaz lielākoties. Tā kā tas ir jautājums arī tikai par kaut kādu to iekšējo pašu sajūtu, ja? Jo būtībā jau viss jau ir kārtībā. Jā, piemēram, runājot par sevi un savu kolektīvu, mums ļoti patika šie svētki, mēs izbaudījām, bija ļoti daudz un milzīgs repertuārs, bet man šķiet, ka mums patika šis te process un šie 2 gadi, tāpēc un tamdēļ, ka mēs paši vēl radījām kaut ko iekšēji savu. Un tas bija mums papildinājums, un mēs zinām it kā to savu vērtību, ko mēs daram, un mēs vēl papildinām svētkus. Es domāju, ka tas bija tamdēļ. Tāpēc bija tik piesātināta tā sajūta. Un, ja runā par kaut ko jaunu, tad man atkal es atgriežos pie dziesmu dejo deja skan, jo man liekas, ka tas bija pilnīgi tāds tieši dzīvās mūzikas izpildījums šeit Mežaparka estrādē. Un es ļoti labi atceros to mirkli, kad skanēja ar Uģu vadībā, Prauliņu vadībā skanēja Es mācēju danci vest. Vienīgais, kas tur bija neritmiskais cilvēks, bija Mārtiņš Klišāns, jo viņš diriģēja no klika ausīs, izskatījās, ka viņš vispār atrodas kaut kādā citā pasaulē, bet svarīgākais bija tas, ka es tiešām abi Dieva reģi mēs pilnīgi laimē brēcām aiz laimes, tāpēc, ka mēs redzējām, ka dejotāji dejo un mūzika skan, un tas viss iet kopā, ka nav šī te mūžīgā aizturi, kas ir vienmēr tā apskaņošanas problēma. Un man liekas, ka tas... Dzīvā mūzika. Tā bija dzīvā mūzika, jā, un tas, man liekas, ir tas,
ko vajadzētu, cik ārkārtīgi vajadzētu savienot šīs divas mākslas kopā. Tas ir, man liekas, tas, uz ko arī Uģis kādreiz Brikmans, teiksim, aicināja, tāpēc viņš arī, principā, jo mans kritizētais stadions kādreiz, tas jau nebija mans kritizētais, tas bija Uģa ieteikums, un es tikai nesu šo domu tālāk, ka kādreiz šīm abām mākslām ir jābūt kopā, ir jābūt dziesmai un dejai, un mums jāatrod ir vieta, iespēja šīs te divas lietas savienot, un tad tas ir tas... Tad ir tā pārvērtība. Man liekas, ka tas ir viens no ceļiem, ko mēs varētu tiešām kopā iet, un tas būtu forši. Paldies. Zin kā, mēs varētu tagad drusciņi parunāt par naudu. Jo man vispār bija kaut kādas vēl te tās... Tu esi tāds, neko nemāku. Labi, tev nevajag naudu. Labi, tev... Vajag Jā, jo man bija jautājums, varbūt pie kura mēs varēsim ātri pieķerties, ja mums paliks laiks, bet pirmkārt jau redz svarīgi ir, lai tas organisms funkcionētu un šajos 5 gados, kas ir starp svētkiem. Un tas viens no svarīgiem jautājumiem ir tas šī valsts finansējuma loma ikdienas nodrošināšana. Ne tikai valsts, arī pašvaldība vispār, kādas ir tās sajūtas un es nezinu, kas varbūt, es nezinu, Iveta, tev ir pirmkārt, varbūt sākam ar tevi. Jā, man šis ir ļoti sasāpējis jautājums, godīgi saku, jo es vadu ansambli liekas 11 gadus. Šogad laikā atalgojums nav mainījies vispār. Ir vienā mirklī, ka bija krīze, mēs aizgājām Rīgas pilsētā uz pašnodarbināto līgumiem. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katru gadu janvārī ir... profesionāli iepirkums. Iepirkums, jā. Es jau vienreiz gribēju startēt uz deju kolektīvu vadītāju. Varētu domāt, ka šie profesionāļi stāv te rindā, kurus mēs varam izvēlēties. Daņļeviču, jā, ņemšu pie sevis ansambli Gavarnē, lai vēl pamācās. Bet viņa palētāku naudu pieteiksies. Klišāns māk tikai diriģēt, bet klavieres viņš nespēlēs. Bet es pa 50 eiro toties iešu. Šitas ir vienkārši, ja godīgi traki, un sauksim tagad jau skaitļus savās tiešām, pirmo reizi intervijā es pasaku šos skaitļus skaļi. Pedagogs ar augstāko izglītību, ar Cīrihas akadēmijas, mūzikas akadēmijas, horeogrāfijas nodaļas izglītību, tātad mēs saprotam, kas tā ir par izglītību, strādā par repetītoru par 216 eiro mēnesī. Uz papīra? Uz rokas. 216 ir uz rokas, un mēs vēl viņu iepērkam. Nākamais mākslinieckais vadītājs, mēs te tādas esam 2 ansambļu mākslinieckās vadītājs, piedod Agri, tu esi... Jā. Pa naudu ar tevi, nē. Līdz ar to mēs divas nesliktu Latvijas ansambļu, A grupas ansambļu vadītājs strādājam mēnesī par 340 eiro. Manuprāt, šis ir tā kā, pat jau pazemojoši. Pat tiešām pazemojoši. Tas ir 2 bākas, tu vari pieliet banku. Man ir labs vīrs, kurš mani atbalsta manā skaistajā darbā un lietās, kas man patīk. Manuprāt, es nezinu, es esmu gatava ar jebkuru Rīgas domas deputātu runāt un stāstīt par savu darbu. Es neesmu amatieris, es arī esmu profesionāls ar maģistra izglītību. Es tiešām šobrīd strādāju. Es esmu atteikusies no visiem darbiem. Es vadu tikai savu ansambli. Es nevaru izdzīvot. Un es esmu gatava stāstīt par tām lietām, kas man jādara. Man ir gan dejotāji jāsameklē, gan programmas jāizveido, gan režisoram jābūt, gan arī apkopējam jābūt. Man ir jāsameklē pašai vēl arī telpas, kur man dejotāji paliks. Kaut gan es esmu pašvaldības deju kolektīvs, un es atvainojos Rīgas pilsētas labākais deju kolektīvs. Man ir jāpiesaista pedagogi, es gadu strādāju bez koncertmeistaru, jo es vienkārši nevaru nevienu cilvēku atrast, kurš par 216 eiro ir gatavs nākt man spēlēt klavierus. Vienkārši nav tādu cilvēku. Un sāksim arī to, kad viņus vispār neviens pat vairs negatavo. Nav tādas vispār iestādes, kas deju kolektīvu koncertmeistarus gatavotu un audzinātu. Manuprāt, šis viss ir par traku. Arī
tērpu noliktavu mēs pārzinām. Tas viss, ko mēs darām, tas ir prātam neaptveram. Un tajā mirklī, kad ir problēmas, un ka mēs ejam palīdzību lūgt, kad mums viņas patiešām vajag atrisināt, jo mēs kaut ko pēkšņi nevaram. Reizi 15 gados kaut ko nevaram. Tad visi uz mums tā jocīgi skatās, ka mēs esam tāds bišķiņu traucēklis. Šis nav patīkami. Jā, un tie ir tie brīži, kuros liekas, ka mēs ar to savu tradīciju vienmēr nokļūstam pabērnu lomā tajā brīdī, kad mūsu valstī ir medicīnas, izglītības un vēl visādas problēmas, kad mūs skar Covid, kad mums ir globālais karš un vēl visādas lietas. Mūs vienmēr aizmirst, bet ik reizi 5 gados visi jau grib atnākt un paskatīties un papriecāties un saprast, ka mums ir unikāli svētki, kādi citur pasaulē nav. Un saprast šo te ikdienu, šos 5 gadu ciklu, kas ir cilvēkiem jādzīvo, tas ir, un entuziasti sāk izsīkt. Īpaši arī kornozarē tie, kas ir vienkārši auguši bišķi citā laikā un dzīvo vēl pēc inerces uz entuziasmu. Jauniešos es nesaskatu bieži vien tādu deksmi, jo jaunieši tomēr praktiski un grib savu dzīvi dzīvot normālā Eiropas valstī, normāli cilvēciski cienīgi, neskraidot pa 10 darbiem. Jā, tā ir milzīga problēma. Jā, tā ir problēma, un īpaši, ja ir jāstrādā, piemēram, ārpus Rīgas speciālistus, ir dabūt ļoti grūti. Pati šobrīd ar to saskāros. Esmu nolēmusi doties prom no viena no saviem kolektīviem Dobelē. Vienkārši tam dēļ, ka 4 kolektīvi, lai alga būtu it kā pietiekama, ir par daudz, jo 4 kolektīvus vadīt ir ļoti, ļoti, ļoti traki. Un man bija jāsameklē šis speciālists, gribēju jaunu, radošu, un tas ir ļoti sarežģīti. Tas ir ļoti sarežģīti, degviela, pārvākties dzīvot ārpus Rīgas tieši šī darbiņa, kas iespējams ir 2 reizes nedēļā, nav ļoti aicinoši. Ko lai dara? Par savu Cēsu novadu, piemēram, arī runājot, es esmu Cēsu novada arī virsvadītāja. Ir ļoti traka tendence to, kad arī slēdzās ciet kultūras nami. Jo pie novadu apvienošanas, pie šīs mūsu jaunās sistēmas, ir tā, ka daudzās vietās vairs nav pārvaldes. Un, ja godīgi, kultūras nams ir tā vienīgā iestāde, kas vispār vakarā vēl ir ar gaišiem logiem, bet tūlīt tie kļūst tumši, jo tur nav ne vadītāji. Ja paskatās, cik ir vakances uz kultūras nama vadītājiem, tas ir prātam neaptveram, nav šo cilvēku, kas tur deg un arī ir traki dzirdēt to, kad mums nav vajadzīgi speciālisti, kas brauc no Rīgas. Jo skaidrs, ka degviela nevienam neapmaksā, mašīnas amortizācija nevienam neapmaksā, bet tajā mirklī, ka tev ir jāpieceļās un no Rīgas jāaizbrauc tie 100 un vairāk kilometri vienā virzienā, un naktī viņi vēl jāatbrauc atpakaļ, un mājās tev ir ģimene, kas tevi gaida, tas ir traki, un kad tevi sagaida, ka tu to darīsi par ļoti smieklīgu samaksu. Tā neizpratne ir liela, jā, un līdz ar to es esmu ļoti nobežījusies par to, kas notiks arī laukos. Tā droši vien ir tāda atsevišķa ļoti liela tēma, kas arī noteikti konferencē ir jāaktualizē. Es ceru, ka, žēl, ka mums atkal ir kaut kādas peripētīs valdībā un ka mums mainās valdība, mums mainās kultūras ministrs, kurš vispār diezgan veiksmīgi šo te lietu pirms svētkiem jau bija aktualizējis un solījis to novest līdz galam. Kā tas būs tagad, es atkal nevaru ne atbildēt, ne garantēt. Jācer, ka kādas sabiedriskās organizācijas un nevalstiskās organizācijas varbūt pieslēdzās. Es zinu, ka arī Dziesmsvētku biedrībā ir liela kapacitāte un enerģija šo lietu risināt, bet tas, ka tas ir jārisina, tas ir pilnīgi skaidrs, jo mēs vienkārši šādā veidā, vistiešākā veidā apdraudam mūsu tradīcijas pastāvēšanu. Jā, par šo tēmu ar agri, neagrim, tur nebūs tāds viedoklis. Man vēl bija varbūt daži, ja tu burtiski ļoti īsi. Es pavisam īsi, jā, jo mēs esam, Dzirnas, mēs esam tādi vispār outsideri, jāsaka, visās lietās, jo mēs esam vienkārši akreditēta deju skola,
Un mūs īsti ir ļoti bieži bijis tā, ka mūs nesūta pat e-pasts uz mums, tāpēc, ka mēs neesam ne īsti tas, ne īsti šitas. Bet gribat visu. Jā, bet mēs dejojam gan deju svētkos, gan taisam savas programmas, gan arī laikmetīgā deja un viss. Mums vienkārši pat informācija reizēm neatnāk, jūs tanī piedalīsieties. Tas tā, un finansiāli, protams, arī mums ir, arī neskatoties uz to, ka mēs esam tiešām liela deju skola un ka tas nav lēti, pie mums dzirnās dejot, bet ir milzīga māja. Īrija vienkārši paldies Dievam, ka mums kultūras ministrija, ieteica, palūdzu valsts nekustamiem īpašumiem iedot mums kaut kādu, pieņemam atlaidi, lai mēs vispār savilktu kaut kāds gals kopā. Bet, tas, ka es varētu teikt, ka es dzīvoju kaut kā tā, ar kā deju skolotājs, kā horeogrāfs dzīvoju baigi labi, es domāju, ka, ja man banka nedod kredīti, tas viss ir skaidrs. Nav ar tevi par ko runāt. Jā. Skaidrs. Klau, man bija pāris jautājumi burtiski, bet es nezinu, vai mēs viņus īstenībā vairs varam atsevišķi izdalīt. Ir arī runa par skolu jaunatnes un vispārējo svētku organizācijas apvienošanu. Te ir runa vairāk par tādu administratīvo. Ja mēs vienkārši, nezinu, vai mēs šo atstāsim raidījumā, vai mēs viņu izgriezīsim, cik tas būs interesanti, jo mums patreiz vairs nav tik daudz laika, lai mēs sīktu apspriest. Bet kāds ir tās sajūtas, vai šīm abām lietām vajadzētu būt zem kopīga kaut kāda organizatoriskā jumta? Respektīvi, lai tā, ka katru reizi runājot par svētkiem, jo tomēr tā ir pēctecība un tas ir viss vienota tradīcija, ka mums būtu ērtāk vienmēr, ka organizētājiem un visām iesaistītām institūcijām būtu vieglāk runāt ar vieniem un tiem pašiem cilvēkiem, nevis katreiz ar citiem. Un vēl visādas daudzas citas organizatoriskas lietas, kuras varbūt varētu apvienot. Es domāju, ka tā struktūra jau gan skolnieku svētkos, gan lielajos svētkos ir ļoti līdzīga. Tā sistēma, kā viņi tiek būvēti. Tikai dažādas organizācijas. Es domāju, ka būtu ļoti labi tomēr. Es domāju, ka tam jābūt tomēr kopā, jo reizēm ir tā, ka šīs dažādās organizācijas, tad saprot, kā bija kultūras ministrija un izglītības ministrija, reizēm nezin, kas kurā vietā, kā tas viss notiek. Un tur ir kaut kāda sinhronizēšanas politika, man liekas, būtu ļoti, ļoti vajadzīga. Es tā domāju, tā ir man doma. Jā, es arī piekrītu tam, ka tam vajadzētu būt vienam informācijas avotam, šim te ir jābūt kopā. Tas noteikti atvieglotu arī kaut vai vienkārši mūsu darbu. Man ir viedoklis. Saturiski, es domāju, nevar viņus jaukt kopā, jo izglītības sistēma ikdienas darbā ir pilnīgi kaut kas citādāks, un kultūras sistēma, tie, kas ir pie kultūras nama kolektīvu, viņi strādā pilnīgi citādāk. Un vai to var apvienot, piemēram, saturiski cilvēks ikdienā, Maru Talpa vai Zanda Mūrniece, par abām šīm lietām atbildēt, es domāju, tas nav iespējams. No iekšienes skatoties, tas nav iespējams, jo pa lielam, manuprāt, cietīs tieši kultūras iestāžu kolektīvi, jo tā birokrātija izglītības sistēmā, viņi ir vienkārši ārprātīgi. Visi žurnāli un visu, un ir lietas, kuras kultūras sistēmā vispār nav vajadzīgs. Par to, es domāju, nav vērts pat diskutēt. Šobrīd mēs tam neesam gatavi, lai to apvienot. Savukārt par organizatoriskām svētku lietām, drošība, ēdināšana, mārketings, daudzas lietas. Es domāju, ka tas gan būtu prātīgi, kad beidzot būtu kaut kāda organizācija, kas to tiešām darītu ilgtermiņā, nevis uz katriem svētkiem mums ir cits izpilddirektors, uz katriem svētkiem mums kāds cits atkal drošību kontrolē. Šie svētku drošības ziņā bija atvainojiet, es nezinu, tā kā mēs teroristi kaut kādi būtu dalībnieki. Meitenes noslēguma koncertā nevarēja ienest matulakas pudelītes. Visam ir kaut kādas savas robežas. Tāpēc būtu jauki, ka to darītu vienu un tie paši cilvēki ilgtermiņā pārmantojot zināšanas viens no otru, un mēs neizgudrojam
nogudrot velospēdu no Un jauna ar katros svētkos. Un izpratni attiektos pret šo specifiku, kas tomēr ir diezgan ļoti liela, jo mēs šajā te it kā šķietam lielajā masā tomēr esam spējīgi uz visādām lietām, uz kurām nav spējīgs vienkārši cilvēks, kas atnāk šeit un nokļūst šādā barā. Šī ir ārkārtīgi organizēta publika un ārkārtīgi organizēta visi dalībnieki sadaļa. Jā, nu, vai ir kaut kas tāds vispār, ko jūs katrs gribētu noslēgumā pateikt? Vienalga no kādas sfēras. Es vēl par attīstību gribētu tomēr piebilst vienu lietu, par ko es aizmirstu pateikt. Ir ļoti svarīgi sakārtot zelta fondam šajā brīdī ir sakārtots, viņš ir atvērta tā sadaļa, kur ir papildināma, ir katalogs sakārtots, bet ir jāsakārto muzikālais materiāls. Lai mēs šo zelta fondu vispār varētu dejot koncertos, lai publikai 21. gadsimta būtu iespējams šo visu klausīties, ir jāsakārto muzikālais materiāls. Tā ir noteikti nākamās 5 gadus, 10 gadus lieta, kas ir jāsakārto. Otra lieta, kas ir jāsakārto, pie šī birokrātiskā aparāta, kas notiek patreiz pie mums, lai vispār kaut kas izkustētos, noteikti choreogrāfijas latviešu skatuviskās dejas nozarē ir vajadzīgs nevis viens speciālists, bet vismaz 2. Vai vismaz vienam šim galvenajam speciālistam 2 palīgi, jo šajos svētkos ļoti daudz lietas tika realizētas uz programmu māksliniecisko vadītāju kompetences, uz spējas darīt daudz vairāk nekā viņam patiesībā būtu jādara, jo ļoti pietrūka Nacionālā kultūras centra speciālista palīdzība daudzās organizatoriskās lietās, jo vienkārši tas viens cilvēks nespēja to visu izdarīt. Jā. Tu varēsi noslēgt. Jā. Okay, tikai garināju. Labi, Diana. Es tagad sabijos. Man laikam tāds novēlējums vairāk, vai tas, ko es gribētu, lai tas turpinās, tas jau ir sācies un ir it kā bijis visu laiku, lai šie te skatuviskās dejas A grupas kolektīvi veidot un radītu ļoti daudz jauna, lai veidot savas programmas. Man šķiet, ka A grupa ir tā elite, no kuriem tad visi citi un pārējie iedvesmojas. Mēs esam tie, kas to notur, un man ļoti, ļoti gribētos, lai katrs A grupas kolektīvs, kurš ir šajā statusā, šo te pildītu un šo te darītu, un ir jau mums dejas balva, kas brauc, vērtē un skatās, un lai tad šis te ņem to uzviju, un tad droši vien, ka būs arī pārmaiņas tālākajos svētkos. Viena lieta, ko es uzskatu par savu misiju, jo es esmu padomu laika, teiksim, tāds produkts, un kādreiz, tad, kad es dejoju valsts dienu ansamblī Daila, dejoju tautas dienu ansamblī Gundega, mums bija pilnīgi cita polka. Mums bija pilnīgi cita polka, kur mēs mācījāmies. Un tagad ir polka, kur tad Diānīt jau būs jātur mikrofons. Polka ir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kādreiz mēs dejojām 1, 2, 3. Un šī te nots 8 daļa vai 16 daļa ir mums dejotājiem šajā polciņā ir nozakta nost, un mēs viņu nedrīkstam dejot. Un tāpēc es pie sevis domāju, kādreiz taču, teiksim, dejā meita puišas dancināja, klasika, Harijs Sūni, 4 puiši, 1 meitene, ja? Mēs taču dziedam dziesmu, bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Mēs tā dziedam, mēs taču nedziedam, bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju. Ja? Un es runāju par ko? Es runāju par to, ka kādreiz mēs polkā varējām lidot. Tāpat tās kā Vāver polkā. Ja? Bija šī te iespēja lidot polkā. Šī iespēja, es tagad pēc savas saprašanas saprotu, ka vairāk nādas nav. Un es uzskatu par savu misiju šo te polku pagriezt, pieskaitīt atkal pie dejojumām polkām. Tas bija no manis. Skaidrs. Nu, labi, uz šīs nots es tikai gribētu teikt, lai mums visiem ir iespēja lidot jebkurā sfērā. Lidojam. Labi, tā, tiekamies nākamajās reizēs. Paldies, ka skatījāties. Atgādinu, ka arī jums ir iespēja
pieteikt tēmas, izteikt viedokli, ieteikt sarunu dalībniekus. To varat izdarīt Dziesmu svētku biedrības mājaslapā. Tur atrodama arī informācija par jauno kormūzikas balvu. Esam aktīvi un veidojam dziesmu un deju svētkus kopā. Tiekamies pēc nedēļas.